Pirmais jautājums ir, cik daudz un cik bieži sieviete drīkst atļauties interesēties par vīrieti, tātad viņam rakstīt un zvanīt, uzsākot attiecības. Zemteksts tāds, lai nezaudētu savu statusu kā medījums un lai nekļūtu par mednieci. Pirmais, kas šajā visā ir jāsaprot, vai tam puisim arī ir āķis lūpā vai tikai tai meitenei. Ja ir tā, ka tev liekas, ka tu viņam patīc, tad ir pa priekšu jāsajūt līdz galam, vai pa riktīgam tā ir. Un tad, ja tu saproti, ka jā ir, ka viņš patiešām par tevi interesējās, tad ir visu laiku jātur tāda roka uz pulsa, dari un iepauzē, un dari un atkal iepauzē. Un kāpēc? Tādēļ, ka vīrietim viņam ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs viņu nepārdozējam ar emocijām. Tiklīdz mēs viņu pārdozējam ar emocijām, viņš var sadarīt ārkārtīgi daudz muļķības, var nodarīt pāri sev un var nodarīt pāri tev. Tā, bet atgriežoties pie tiem puišiem, pie tām meitenēm un pie emocijām. Ar tām emocijām ir tā, ja vīrietim ir pa daudz emociju, ja sanāk tā, ka mēs viņam aizrakstam īziņu, tad mēs viņam piezvanām, tad mēs viņam stāstam, kā mēs jūtamies, tad mēs vēl kaut ko, tad viņš vienā mirklī ir pārdozēts. Un viņš nevar spēt salikt pa plauktiņiem, ar saprātu salikt pa plauktiņiem to, kas viņā notiek. Un tiklīdz viņš sāk šādi cepties, viņš neapzināti mūk. Un tiklīdz viņš neapzināti mūk, viņš mūk gan pats no sevis, gan no tevis. Tāpēc ļoti bieži gadās, ka mēs pašas esam tik ārkārtīgi pārņemts, mums tik ļoti gribās, un ir taču tās jaunās attiecības, un ir viss tik ārkārtīgi skaisti. Bet tajā brīdī, kad tu nevari to visu saturēt sevī, un ka tu gribi to dot viņam un teikt viņam un dalīties ar viņam, tas var būt pa daudz. Ja? Un tad sanāk, ka mēs viņu ar tām emocijām nomokam. Un tad ļoti bieži gadās, ka vīrietis pazūd. Pilnīgi nekur. Viņam nav neviena iemesla pazūst, bet viņš pazūd. Un tas ir tikai viena šī iemesla pēc. Tāpēc sievietēm ir sākumā jābūt ļoti gudrai. Es visu šo slaidu nosaucu ar vienu tekstu, ka ir jābūt ļoti gudrai un ir jāzina, cik dot un cik nedot un cik izdarīt un cik nē. Lai sieviete būtu interesanta vīrietim jau no paša sākuma, viņai jābūt ļoti pilnai ar informāciju, ar ļoti labu enerģētiku, ar mīlestību. Viņai ir jābūt, ko dot. Ja viņa būs dzīves iznīkusi un nomocījusies un tāda nabadzīta, kura pēdējiem spēkiem gaidījusi, kad to puisi satikusi, viņš uz vietas jutīs, ka viņa grib viņam sevi uzkrāmēt, uzkraut. Ja? Puiši zemapziņā šitādas lietas ārkārtīgi pazūd un atkal mūk. Jo tas vienkārši ir viņam pa grūti, viņš nesaprot, ko tad lai darīt. Ko darīt, lai ar visām viņas problēmām, viņam nav ne jausmas. Pēc idejas vīrietim, lai radītu to intrigu mūža garumā, visu laiku ir jārada tā sajūta, ka viņš varēs dabūt pilnīgi visu, ko vēlēsies, bet ne uzreiz. Ja? Es to salīdzinu apmēram tā, ka visi mūža garumā sievietei ir jābūt kā akai, piemēram, akai vai avotam, no kuras vienmēr var padzerties. Bet, lai tiktu pie tās padzeršanās, ir jāpieliek zinām piepūli. Ja? Tur ir jātiek līdz pašai akai, un tad ir tas spainis jānolaiž zemē, un tad ir jāpasmeļ, un tā tālāk viņi nevar vienkārši dabūt. Bet ir svarīgi, lai tevi nevar uzreiz izdzert, lai tevi nevar uzreiz iztukšot, lai nav tā, ka vienā tikšanās reizē tu esi atvērta grāmata, viņš tev ir izlasījis no sākuma līdz beigām. Sandiņa jautā, kāda veida informācija? Vispār, Sandiņa, bagātīgai informācija ir jābūt, ka tev ir bagātīga dzīve, ka tu par visu, ko interesējies, ka tev pašai patīk tas, kā tu dzīvo, ka tu baudi sevi, ka tu baudi to, kas ar tevi notiek, ka tu nevari būt tāda iznīkusi un badā. Vai jūs atceraties stāstu par pīcu? Es to esmu stāstījusi vairākos semināros.
Un es tagad neatceros, vai kādā no webināriem, bet varbūt, ka tie bija buduāri webināriem. Un tas stāsts bija tāds, ka, kad dzīvo viena meitene mājā, kurā nav ēdiena. Viņai nav ēdiena, viņa 3 dienas vispār neko nav dabūjusi, un tajā brīdī, kad viņa jau domā, nu gals tagad ir klāt, kāds klauvē pie durvīm. Viņa aiziet pie tām durvīm, paskatās, viens puisis atnāca, viņam rokā gabaliņš picas. Un viņš tagad viņai saka, klau, mīļā, ja tu darīsi to, ko es likšu, es tev varu iedot gabaliņu picas. Un dēļ tā, ka tā meitene tik šausmīgi gribas ēst, viņa par pārējām ir laimīga, viņa saka, jā, es taču darīšu visu, ko tu vien gribi, tikai jā, iedod man to gabaliņu picas. Un puisis aiziet, pienāk nākošā diena, un meitene jūt, ka viņa jau sākus pēc viņa ilgoties. Viņa sēž pie durvīm, viņa gaida, viņa skatās, viņa domā par viņu, un varbūt viņš atnāks, jo ļoti, ļoti gribas ēst. Un pienāk 12, atkal pie durvīm klauvējiens, un jā, kur puisis ar gabaliņu picas, un teikums, ja tu darīsi, tā kā es likšu, tu vari dabūt gabaliņu picas. Un tā dienā, līdz meitene dienā dara to, ko viņš grib, un viņš viņai iedod gabaliņu picas. Un tagad iedomājies citu situāciju. Dzīvo meitene. Viņa ir sacepusi pīrāgus, izštovējusi kāpos, viņai ir bagātīgs galds, viņa ir uzservējusi, viņai ir skaists galdauts, viss tik ārkārtīgi mīļi. Un tajā brīdī kāds klauvē pie durvīm. Viņa iziet, skatās puisis ar picu rokā un saka, ja tu darīsi to, ko es likšu, tu vari dabūt gabaliņu picas. Viņa tā skatās viņu un saka, kāpēc būtu jādara to, ko tu liec? Nāc pie manis, nāc sēdies pie galda un tu vari cienāties, liec galdā savu picu un mēs būsim vienkārši pavadīsim laiku laimīgi kopā. Un tagad iedomājies vārda picas un ēdiens vietā vārdu mīlestība. Ja mēs esam mīlestības badā, tad mēs esam gatavi darīt burtiski jebko, lai tikai dabūtu kriksīti viņa mīlestības. Bet ja mēs esam par pārēm, es saku pilnas informācijas, bet tikpat labi pilnas ar sajūtām, pilnas ar ikdienas notikumiem, jo mums ir bagātīga dzīve. Viņš vienkārši tiek laipni aicināts tavā laimīgajā dzīvē, un nevienam nekur nekas nav jāizdara, nevienam nekas nav jāizkalpojās. Tieši tad viņš pie tevis tieksies, tad, kad tu būsi šādi te bagātīgi piepildīta. Sandiņa saka skaisti, paldies. Jau pašā attiecību sākumā ir jājūt, vai tas ir īstais cilvēks. Un ja viņš ir, tad neko netēlo, neko neizdomā, tad esi īsta. Un ja gribi būt kopā ar viņu, tad vai nu pat tiešo vai aplinkus, bet saki to viņam, runājiet par nākotnes plāniem, tas ir ārkārtīgi cilvēcīgi un ārkārtīgi labi. Un faktiski tu vari atļauties pilnīgi visu, tikai nemušī viņu nost, tad viņš muks, jo īstenībā sievietēm ir tāda tendence apķerties ap kaklu un ņaukt, ja? Mums kaut kas ar tām čūskām tur ir saistīts. Esi pašpietiekama, bet ne kautrīga un ne bailīga. Nesi ieinteresēta un atsaucīga, bet neesi uzbāzīga. Un tas ir attiecībā pret visiem cilvēkiem. Īstenībā tas puisis jau pilnīgi ne ar ko neatšķirās no visiem citiem cilvēkiem. Un ja mēs, protams, iedarboties ar visiem citiem, tad mums arī ar puisi būtu jāmāk. Jo, pats svarīgākais ir nevienu cilvēku nenomākt.